liekam visu droši. Un ko ļoti strauji uzsāk manevrus. Kripa 39 vietējā Nažona Krikušīna. Vieglais iznīcinātais tieši virs mūsu galvām. Redzējām kubiešu pusastoņnieku. Viņi nāk laukā. Vārds vispār ir uz pauzes, viņš neko nesaka, viņš vienkārši ir uz pauzes. Vienkārši es zinu, ka man sieva dārzā noteikti pārdīsies šobrīd. Redz, cik viņš ātri aiztur, gan 3 līdz ezeram apkārt. Tagad varētu kā reiz ir splutnavs, ne? Tieši tādām iztraucēs koncerts. Un zemais lidojums. Nu, šis būs Jā, mēs redzam tos pulsējošos tā kā tvaika parādīšanos uz spārniem. Tas ir brīdis, kad kaut kāds virsmas daļās gaiss sasniedz skaļas ātrumu. Tur ir ļoti zems spiediens, un tajā brīdī veidojās tvaiks un tāda mākonīšana. Spēja sasniegt otro skaņas ātrumu. Ātrums ir 2460 km/h. Jāšķir atšķirīgi, tagad šī Viedot, ko tu teici? So now you are like witnessing fantastic tricks made by motorcyclists and the plane together in very close proximity to each other. So enjoy the fantastic show by these two stuntmen.
matyti nuostabų pasirodymą atliktą lietuviškos komandos, kuriame dalyvaus motociklas Ducati Panigale B4 bei lėktuvas Piper. Nu, fantastisks šovs, kas šobrīd notiek uz skrejceļa. Neko tādu es nebiju iepriekš redzējis. Varbūt citi. Jā, augstasinīgi vīri šitādi triki iet vaļā. Nu, man mute vaļā ir. Grūti parunāt. Jā, pamājam arī motociklistam. Cerams, ka viņš neizdomās pamāt tagad šajā ātrumā. O, kāds ātrums. Tas ir tuvu pie 300 km/h, pilnīgi noteikti. Jā, tāds ir mūsu draugu lietuviešu atbalsts Ukrainai šāda šova veidā. Tiešām lielisks. Taigi dabar antrą kartą galėsime pasigrožėti Lietuvos legendos Jurgio Kairio pasirodymu. Verta paminėti, kad Jurgiui yra jau virš 70 metų ir jis buvo vienas iš pagrindinių pilotų, kurie išplėtojo aerobatikos stilių, kurį matome šiandien. Žiūrėjau daugelis akrobatinių pilotus, kad 7-ame dešimtmetyje lietuvių propaguotų agresyvių stiliumi. Jurgio įgūdžiai buvo įvertinti, kai jis buvo pakviestas dirbti pilotų testuojant, kuriant tokius lėktuvus kaip Sukhoi 36, 29 ir 31. Jurgis yra iškovojęs begalę medalių įvairiuose akrobatinio skraidimo čempionatuose, o taip pat 2 kartus yra tapęs pasaulio čempionu. Taip pat Jurgis pasižymėjo akrobatinio skraidimo istorijoje tuo, kad išrado kelius akrobatinius manevrus, tai kairio ratas, mažoji kilpa ir atlieka pratimą koprą ypatingai žemame aukštyje. Taigi visi šie įgūdžiai, patirtis ir naujovės paverčia Jurgį Kairį vienu aukščiausio lygio ir įspūdingiausių airšou pilotų. Ačiū, Julija. Dabar aš pasakyšu. Un tā gaisā tiešām īsta leģenda Jurgis Kairis no Lietuvas ir pamatlicējs īpašam Lietuvas agresīvajam aerobātikas stilam. Kā jūs jau redzējāt, no paša pacelšanās brīža sākās brīnumi. Cilvēks tieši virs skrejceļa pagriež lidmašīnu otrādi un veic cilpu negatīvā, ja ārējo cilpu, kad pilota galva atrodās ārpus tā kā cilpus loka. Baltic International Airshow 2023. International Airshow 2023. 23. Kā redzam, aerobātikas demonstrāciju meistaram jāmāk apieties arī ar dūmiem. Tāds smukas strīms jau gaisā ir, veidojās sejiņa. Divas acis ir uzzīmēts ovāls un liepīgās sejiņa. Nē, varbūt to cits punkts izskatās pēc spēcīgās sejiņas, no manis tā kā pēc bēdīgās sejiņas. Baltic International Airshow 2023. Es pie sevis padomāju, varbūt viņš cepuri uzzīmēs jau. Līta skrūvē! Jāteic, ka tas
ir Jurģa meistarstīgs. Esmu redzējis vairākus video Jurģa izpildījumā, kur jā, viņš veic šos 20 apgriezienus. Un atkal griezieni jau slīpumā. 3, 4. Skaisti. Līdzīgi kā iznīcinātājs. Pārājās gaisā stāvus, redzat? Šīs ir tās īpašās Su-35 lidmašīnas spējas noturēties gaisā kā helikopteri. Gadiem, tas ir 10 gadiem krāta pieredze. Jurģis atrāda visu savu bagāžu, visu, ko viņš ir par šiem gadiem apguvis un ar ko ir pārsteidzis visu pasauli dažādos aviācijas šovos un aerobātikas sacensībās. Kārtējais stiepiens augšu par griešanos. Varbūt pamanījāt, kad Jurģis griež to lidmašīnu, viņš spēja asi un precīzi apstādināt griešanos horizontāli. Tas nenotiek kaut kādā pusgriezienā vai kā, bet precīzi horizontāli tiek nostādīt lidmašīnu. Tas prasa lielu meistarību. Jāni, gribu paziņot vēl vienu ļoti svarīgu informāciju. Pie galvenās ieejas 2 transporta līdzekļi ir aizšķērsojuši kustību, proti Mazda NH86 un Volvo N, Nikolais un V, Vaiba 404. Kad šie vadītāji savus transporta līdzekļus lūdzu pārvietot. Mazda, Nikolais un Haribo 8686 un Volvo, Nikolais un Vaiba 404. Lūdzu palīdziet, ja šeit esmu ļoti daudz tūkstoši, tā kā jūs transporta. Arī es esmu liecinieks vairākam Jurģa Gairam, gan arī rīkotajām šiem aerobātikas šoviem, kas sauc arī par Formula 1 gaisā. Viņš arī Rīgā taisīs 2 lielas, tiešām fantastisks šovs. Krasnodarbā, kur arī tūkstoši vērojuši, nepārspējams džeks. Klāt, ka viņš atkal ir Liepājā, atkal mūs pārsteidz.